Čatā varbūt uzrakstīt. Tā, labdien visiem, arī tiem, kas skatīsies pēc tam ierakstā. Čatā varbūt ierakstiet tā, lai es redzētu, cik vispār cilvēki no jums ir kaut cik lietojuši kādu no mākslīgā intelekta rīkiem. Tur mums ir daudz, es teiksim, ka kaut kāds ChatGPT ir populārākais, varbūt arī kāds ar Gemini strādā, varbūt kāds ar Claude strādā, Copilotu. Ierakstiet čatiņā, es paskatīšos, kā jūs tur izskatāties. Kāpēc es čatu neredzu? Arī kā čatiņš. GPT. Neesmu. Ok. Nu labi. Tie, kas savu dzīvi vēl nav sabojājuši un tā ar normāliem pamatiem sāks, tāpēc es arī pastāstīšu kaut ko nedaudz vairāk. Attīstības tempi, ja es varētu teikt, ir apmēram tādi, ja jūs atceraties ciparripas telefonu, kādreiz nedaudz vecāka paudze, ka griez vēl telefonu ripiņu, pēc tam mums gāja pakāpeniski pārgājām uz taustiņu telefoniem, pēc tam parādījās mobīlie telefoni, arī spaidījām taustiņas, pēc tam jau parādījās tur vēl kaut kāda pseido ar internetu un tā tālāk, un pēc tam parādījās smartphone. Un tagad jūs iedomājaties, ka tie tempi ir apmēram tādi, ka no apaļās ciparrips jūs pēkšņi pārliksiet uz smartphone. Ja? Tad ļoti daudz, kas neskaidrs, vēl joprojām griežam ciparripu, jo tas smartphones ir kaut kas briesmīgs. Apmēram tas pats šobrīd notiek ar mākslīgo intelektu. Ja līdz šim tur tika ieguldīti kaut kādi daži 10 miljārdi, tad šobrīd projektos ir vairāki 100 miljārdi, kas tūlīt tiek likt iekšā, un tas attīstības temps ir 10 reizes ātrāks nekā viņš bijis līdz šim. Līdz ar to, būs tur iekšā vai nebūsiet, tas vilciens ies vai aizies jums garām neaizies, vienīgais tas, vai jūs tur būsiet iekšā vai skriesiet viņam pakaļ. Ok, tas, kas ir pats vienkāršākais, varbūt nedaudz es sākšu ar vēsturi. Tā, es tūlīt nošārēšu ekrānu. Pirmo labi, palaidīsim pirmo šādi. Tā, ko jūs man redzat? Jūs man redzat apmēram kaut ko tādu. Lai saprastu, ka tas viss neradās vienā dienā, tad varētu teikt, lielākā daļa šobrīd uzskata, ka mākslīgā intelekta sākums ir tad, kad Alans Tjūrings uztaisīja šo datoru testu, tādu spēlīti apmēram no sērijas. Tu sarunājies ar datoru, un tu nevari saprast, vai tev atbildi ir veidojis dators, vai ir veidojis cilvēks. Un tad, kad tu nevarēji atšķirt, tad varēji uzskatīt, ka dators ir pietiekoši inteliģents, jo viņš ir atbildējis tāpat kā cilvēks. Pirmo reizi AI to mākslīgo intelektu kā terminu ievies 55. gadā, tur bija tāda speciāla konferences, sanāca kopā, parunāja, izdomāja, tagad mēs to visu sauksim par mākslīgo intelektu. Līdz ar to tādi interesantākie posmi bija 97. gads, ja tad tur viss kāds kaut ko darīja, tur visādas laboratorijas bija 97. gadā, kas pāraus zaudēja datoram. Protams, viņš tur apsūdzēja, tas bija tas Deep Blue dators un strīdījās par to, bet reāli jau bija izdomāts tā, ka varēja jau analizēt, tad jau nosacīt mākslīgais intelekts spēja analizēt gājienus un apspēlēt to tur. Pēc tam mums atnāca tāds sunīts, ka viņš apakšā ir Aibo, ja, tad arī viņš bija apmācāms tie, kas, teiksim, Latvijā varbūt atcerās, mums bija tāds Tamaguchi, ja, tur baroja, tad viņš tev tur uzvedās apmēram no sērijas, ja. Pēc tam parādījās visādi aeroboti, tad 11. gadā, jā, ja Siri parādās, tad Apple izdomāja savu to balss asistentu Siri, kas saprata, ko tu gribi. Pēc tam 14. gadā šitam te Amazonam parādījās Alex, arī runātājs, ar ko varēja parunāties. Un šeit varbūt nav, bet 15. gadā jau Tesla uztaisīja savus pirmos autopilotus, kas saprata, uz kurien jābrauc. 17. gadā Facebook izveidoja sejas atpazīšanas funkciju, varbūt jūs ievērojat, ka pēkšņi jūs ieliekat kaut kādu bildi, Facebook jau tur piedāvā, ka tas varētu būt tas un tas un tas. Un 18. gadā jau aizgāja OpenAI, tātad viena no platformām, tā saucamais ChatGPT-1. Pēc tam, protams, Amazonam vēl piegādes robotu un tā tālāk. Un šodien ir 24. gads, mums ir ChatGPT-4, un reāli mēs saprotam, tur, kur mēs esam, tā ir apmēram vēsture. Tātad tas neradās vienā dienā, tie ir gadi, tie ir daudz cilvēku, kas to visu ir darījuši. Šobrīd topā ir
teiksim, top 5 līderi, kas ir visi tie virzītāji kuģi, tas ir OpenAI ar savu ChatGPT, tad OpenAI platforma, ChatGPT, tas ir tā viņa aplikācija, ko mēs pazīstam. Google, kā lielais monstrs, ir izveidojis arī tādu sarunu čatu Gemini, mums tā viņam bija bišķiņ cits nosaukums, bet atceramies par to Gemini. Meta ir izveidojusi savu Llama, bet, diemžēl, Eiropā viņš nav pieejams, tā kā mēs tur nevarēsim viņu paskatīties. Un tad ir ļoti interesanti, tad bijuši OpenAI darbinieki, kam bija pamata platforma, viņi izveidoja tādu savu, brīvās pieejamības platformu, kur varētu visi strādāt, un to sauc Anthropic platforma bija, aplikācija būs cloud, mēs viņu arī paskatīsimies šodien. Un pēdējais milz, tas bija Microsoft, kurš arī izveidoja sadarbību ar OpenAI, un mēs kā vienu no viņiem čatiem paskatīsimies, tas būs Copilots, varbūt arī neskatīsimies, viņš vairs nav tik interesants kā citi. Jā, tad, lai saprastu visu to pasauli, es jums parādīšu tūlīt kāda vispār izskatās mākslīgā intelekta rīki, un lai jūs nedomātu, tā, man viņš nevarās vaļā. Jā, es tagad mišķiņu palielināšu. Tātad viņu šodien ir bezgalīgi daudz. Ja jūs kaut ko gribat darīt, tad jums jāsaprot, ko jūs ar viņu darīsiet. Vai jūs taisīsiet čatus, vai jūs zīmēsiet, vai jūs mārketingā izmantosiet, vai jūs veidosiet spēlītes, vai jūs, apstrādāsiet video vai vēl kaut ko. Ja? Katram no šīm darbībām ir sava aplikācija. Ja? Tas tāpat kā strādājot ar Microsoft, jūs nevarat ar Excel rakstīt vēstules, un PowerPoints nav paredzēts garu dokumentu rakstīšanai. Ja? Tad tieši tāpat ir ar šīm aplikācijām bāzes. Viņi izmanto, kā jau es teicu, tās pamata bāzes ir, bet lieta ir tāda, ka šodien viņas attīstās ļoti strauji, un ir daudz mazās kompānijas, kas ver vaļā, kas atrod savas nišas un caur to strādā. Un, teiksim, ja jūs gribat pastīties populārākais, piemēram, paskatāmies chat, freemium, tas ir kas daļai maksā un kaut kas pa brīvu un kaut ko maksā, te var redzēt, ka ChatGPT ar OpenAI jauno versiju O1, principā viņš jau ir, viņš ir līderis. Ja Cloud reku ir nedaudz zemāk, to, ko mēs paskatīsimies, un Gemini arī kaut kur vajadzētu būt šajā sarakstā. Jā, reku Google's Gemini ir. Tie ir apmēram no top čata produktiem. Ja jūs tur domājat par kaut kādām bildēm, imaģiem, tad, protams, varam pastīties kaut kādus citus atkal, bet viņi ir nežēlīgi daudz, ja, un tāpēc nevajag teikt, ja ChatGPT man slikti zīmē bildi, tad tas ir galīgi garām un tas nekam nav vajadzīgs. Galvenais strādājot ar mākslīgo intelektu, izvēlaties, ko jūs ar viņu gribat darīt. Tas ir tas pats būtiskākais. Un es domāju, ka mēs varētu iet uz to, kad mēs varētu sākt ķerties pie tā paša ChatGPT, ko daudz no viņa pazīst, bišķiņ pastāstīšu par viņa funkcijām. Ja? ChatGPT.com. Ejam iekšā ChatGPT.com, ko viņš man rādīs. Jā. Tātad sākšu stāstīt ar tūļiem. Man instrumentiņš, jā, šī tāda zīmētais. Tātad šitie te stūri ir tāds viens kvadrātiņš. Ko viņš dara? Viņš, kā viņi jātur cieti, es pat tagad izslēgt. Jā, ja jūs viņu aiztaisat ciet, pazūd šī maliņa. Šī maliņa ir būtiska, tāpēc, ka viņā parādās kas. Pirmkārt, sākot katru darbību, atkal zīmolīts, es tā neesmu iemācījies ar viņiem labi strādāt, bet labi. Sākot katru darbību, šeit ir tāds stūrīts, jūs viņu nospiedīsiet, un viņš jums atvērs tā saucamo new chats tas būs. Katru reizi, kad jūs spiedīsiet, jums veidos jaunu mēstīšu. Piemēram, man bija vakar kaut kāda saruna, un tagad es saku, man vajag jaunu. Kāpēc ir vajadzīgs jauna saruna? Tāpēc, ka tālāk visas šīs sarunas jūs varat saglabāt. Viņam ir savs arhīvs, viņš tur ilgi glabā. Jūs viņas varat pārsaukt. Katru reizi viņš izdomās jaunu nosaukumu un pārsauks. Jūs paši viņas varat pārsaukt. Te ir tādas podziņas. Options, ja, tad jūs varat nošārēt ar savu draugiem, jūs varat pārsaukt, jūs varat ielikt arhīvā, jūs varat izdzēst, atkarībā to, ko jūs esat darījuši. Tālāk.
Šeit ir pats ChatGPT, šeit ir, piemēram, Dalē viena no grafiskām aplikācijām, Canva ir un tā. Šeit ir tāda podziņa Explore GPTs, tad te parādās papildus aplikācijas, kuras jūs varat izmantot ar ChatGPT. Uzsver, šī ir bezmaksas versija. Te ir attēlu ģenerators, piemēram, parādās, jūs varat, te ir viss kaut kas, es pat varu uzliksim ātrumā tulkotāju, lai nebūtu daudz jāmokās. Tie, kas tātad attēlu ģenerēšanai, jā, rakstiet pielāgot saistošu saturu. Canva, teiksim, var noformēt School GPT, nezinu, kaut kāds logotipa veidotājs. Vai, ka parādās dāli, jā, mēs varam taisīt visādas bildes. Te ir hotmods, pārveidosim attēlu par kaut ko un tā tālāk. Tātad, principā, te ir ļoti daudz lietas, kuras jūs vienkārši uzklikšķiniet. Jums parādīsies, tā kā es nospiedu, man parādījās dāli, un es pēc tam ar viņu varu strādāt. Bezmaksas versijā, protams, ka jums ir ierobežojumi. Jums ir ierobežojumi prasībām, cik jūs varat prasīt kā čatam, cik jūs varat prasīt zīmējumam, teiksim, dāli, man laikam uz kaut kāds 3 pieprasījums viņš taisa, un tad viņš tev pasūta uz 12 stundām atpūsties un atgriezies vēlāk, zīmēsim tālāk. Tas būtu par šo lauciņu tālāk. Nu jā, te beigās jūs varat apakšā ir upgrades, jūs varat pāriet uz profesionālo versiju šeit apakšā. Jā, šitos es tagad nodzēsīšu. Jā. Atkal nospiedīšu jaunu čatu. Un ko viņš dara? Šeit, ja jums galīgi nav ko darīt, jūs varat izvēlēties, ko jūs gribat. Teiksim, izveidojiet renesanses stila gleznu un tā tālāk un tā tālāk. Tas ir tādā gadījumā, ja jūs nezināt, ko viņam jautāt, jūs viņam varat šeit kaut ko pajautāt, nospiediet, un viņš kaut ko darīs. Vienkārši sākat ar viņu darboties. Nākošais ir, šeit jūs varat rakstīt tekstu, mēs arī rakstīsim. Šeit ir, varat pievienot failu, jā, tad redzat, ir ķeksīts, varat pievienot failu. Nospiedīsiet, nu, protams, aizies ziņojums. Un apakšā ir uzraksts, kas ir ļoti būtisks. ChatGPT var kļūdīties, pārbaudiet svarīgu informāciju. Un vēl viens taustiņš apakšā šeit ir zīmlīti, lai visi to manītu. Paņemsim zīmlīti. Šeit ir vēl viena interesanta lieta, ko vienmēr aizmirst. Viņu nospiežot, jūs varat paskatīties, kāda jums ir versija un kā jūs esat iegājuši iekšā. Tad es esmu iegājis ar karlis3d.com. Visādi palīdzība, izlaiduma piezīmes, tas ir kura versija mums ir, varam paskatīties, ja tam, tāds un tāds izlaidums un tā tālāk. Jā, mēģināsim atnākt atpakaļ. Jā, un kas tur vēl bija? Tur vēl bija ziņot par nelegālu saturu un tastatūras saīsinājumu tausniņu. Nu, ok. Kas ir jāatcerās vispār strādājot ar mākslīgā intelekta rīkiem? Pirmkārt, atcerieties to, ka es aizmirsu vēl vienu tūlu parādīt, tas ir šeit augšā. Šeit augšā ir tāds, nāc atpakaļ. Šeit augšā jūs varat atvērt vaļā. Vienīgam, kam tas ir ChatGPT, ko es esmu atrads, ir tā saucamā pagaidu tērzēšana. Šī ir tā poga, ko tad, ja jūs viņu ieslēgsiet, viņš no jums nemācīsies un jūsu datus nesaglabās pie sevis. Kaut gan viņš raksta drošības nolūkos, mēs varam glabāt kopiju līdz 30 dienām. Bet ko es ar to gribu teikt? Kad mākslīgais internets no tiem datiem, ko jūs dodat iekšā, viņš no viņiem mācās. Ja jūs iedosiet savus personīgos datus, vai, piemēram, liksiet analizēt kaut kādu tabulu, kur būs jūsu tur pases dati, personas kods, vēl kaut kas, viņš to pie sevis saglabās. Un principā tādā brīdī, ka viņš veidos kaut kādus piemērus vai vēl kaut kādam citam, viņš šos datus var izdot ārā. Līdz ar to, ja jūs strādājat ar šo programmatūru, atceraties vienu, nelādējiet iekšā personīgi sensitīvu informāciju. Tas ir diezgan būtiski atcerēties. Tālāk nākošais, tad, kad jūs ar viņu runājat, atceraties, ka viņš ir, viņš nav cilvēks, bet viņš mācās no jums. Ja jūs ar viņu runāsiet pieklājīgi, viņš jums arī pieklājīgi atbildēs. Ja jūs iemācīsieties, ja jūs ar viņu rupi lamāsieties, tad pēc kāda brīža negaidiet, ka jums viņš sniegs izsmalcināts un skaists atbildes, varbūt jums pielāgosies tam jūsu runas stilam, cik zemā līmenī nolaidīsieties, tik zemā līmenī viņš ar jums strādās. Kā pajautās, tā atbildēs. Nu, tas ir apmēram par pirmām darba virsmas funkcijām. Nu, labi, un tad es varētu iedot uz kā viss balstās. Viss balstās uz to, kā jūs protat izveidot šo pamata pieprasījumu. Ja, tad, lai kaut ko viņam pajautāt, jūs varat iedot viņam vienu jautājumu, tādu vienkāršu jautājumu.
lai saprastu, kā tas strādā. Nospiežam, piemēram, jautājums, labdien, lūdzu pastāstiet, kāpēc nepieciešams ķermeņa detoks. Es mēģināju izvēlēties tēmas, kas koralistiem ir ne fizika, ne matemātika, bet tā. Un viņš jums tūlīt iedos kaut kādu atbildīti. Tad, kur laikā cilvēks tam taram. Šodien viņš kaut kā ļoti lēni strādā. Arī tā gadās. Man nav apmierinājusi šī atbilde, viņš viņu nav pabeidzis, es viņu varu apturēt. Ja viņš kaut kur ir aizgājis gļukot, arī tā gadās. Un es varu nospiest vēlreiz un mēģināt vēlreiz. Ja? Jums atceraties vienu, jo pieprasījumus veidojot nav jāapstājās pie pirmās atbildes. Mēģināsim vēlreiz. Ātrums nav saistīts ar internetu, ātrums ir saistīts ar to, tātad cik viņš šobrīd kā tāds ir noslūgots. Ja tā būtu, ja man būtu maksas versija, viņš to izdarītu ātrāk. Man tik slikti viņš nekad nav strādājis, jo laikam šajā laikā es viņu nekad nemoku. Labi. Es apturēšu. Pagaidīsim bišķiņu vēlāk, vai šī atbilde bija labāka vai sliktāka, uzteiksim, ka viņa ir sliktāka, bet šeit parādās iespēja. Tātad jums ir bijušas divas atbildes, jūs varat paskatīties vienu, paskatīties, beidzot viņš kaut ko vairāk ir izdomājis. Jā, tātad diezgan formāls jautājums, diezgan formāla atbilde. Iemesli, tā. Respektīvi, viss ir pareizi, gramatiku mēs varam viņam palūgt pielabot. Otrā versija laikam būs iznākusi, kur vēl kaut kas. Viņš jau bišķiņ labāk kaut ko citu par aknām un nieru, tad viņam ir vēl kaut kas pietrūks, bet tas ir ne tāpēc, ka viņš slikti darbojas, bet tas, ka viņš izstāsta, ka viņš šobrīd ir noslogots. Bet tā doma ir tāda, jūs varat uztaisīt divas versijas, jums nepatīk, jūs varat uztaisīt vēl trešo versiju un tā tālāk. Šeit ir, kur man ir šārings, screen šārings, es ieslēdzu vienu lietu. Man liekas, tā pirmā versija bija ļoti ok. Jā, es vienkārši gribu ieslēgt vēl bišķiņu audio, Screen share, pirmās šāri. Viņas ir gandrīz ok, bet ideja tāda, mākslīgais intelekts mums nav domāts satura atgremošanai. Mums viņu ir jāiemācās izmantot kā darba rūķi, kas šo saturu pārtaisīs tādā veidā, kā mums ir vajadzīgs. Un pastāstīšu vēl, palaidīsim audio. Labdien! Ķermeņa detoks jeb detoksikācija ir process, kas domāts, lai palīdzētu organismam atbrīvoties no toksīniem un citiem. Ok, principā dzirdējāt, Jeb neko nedzirdējāt? Dzirdējām. Kā mēs to varam izmantot? Viņu var ierakstīt un pēc tam uzlikt uz video? Varbūt kādreiz, kad tas ir vajadzīgs, var izmantot kā audio kaut kur pie kaut kādiem materiāliem. Vienkārši es parādu tad iespējas, kas ir ChatGPT. Tad varam paklausīties, varam nokopēt. Viņš grib, lai viņām pasaka, vai tā bija laba vai slikta atbildi, jo pēc tam viņš arī mācās tālāk. Un šeit kā pēdējais, ko es rādīju, tad mēģiniet atkārtot vairākas versijas uzģenerēt, lai jūs saprastu, kā tas ir. Bet, lai saprastu, kā tas viss strādā, es, piemēram, piedāvāju to pašu jautājumu, pārveidot nedaudz savādāk, iesaistot iekšā lomu, kas jautā, ielīmēšu, lūdzu, kā profesionāls nutriciologs, kas mēs esam, pastāsti automehāniķim saprotamā valodā, lai automehāniķi saprast, kas ir ķermeņa detoks, tādā asprātīgā un jautrā stilā. Tātad jau neformālais līmenis. Ceru, ka viņš vairs negļukos tik ilgi. Tātad iedomājies, ka tavs ķermenis ir auto, tavs motors, riteņi, izplūdes sistēma, viss, kas tev vajadzīgs, lai darbinātu šo mašīnu, šo cilvēku mašīnu. Tātad gadiem ilgi tu, lai lētāko degvielu, reti mainu, nekad netīri filtrs, kas notiek, tieši tā motors sāk darboties, kliboši dūmu parādās, izplūdes caurules un tā. Katrā ziņā
Šeit parādās, ka jūs asociējaties ar kaut ko citu. Tad beigās atceries, ja tavs ķermenis nebūs ar tīru degvielu, pat ja brēmas šķidrums būs papildināts, tas joprojām šķilsies no vietas lēnāk nekā zelta pļāvējs. Tātad ir tādā veidā, kad jūs vienkārši tekstu jūs pamainat tādu. Un otrs ir atkal citā stilā, teiksim, lai jūs saprastu, kopija. Kādā veidā pieņemsim, tad lūdzu, kā mamma pastāsti savam 7-gadīgam bērnam saprotamā valodā, kas ir ķermeņa detoks. Asprātīgā un rotaļīgā stilā. Tā, palaidīsim vēl. Viņš laikam mammu nevar atrast vai ko, nezinu. Un tagad viņš sāk, iedomājas, ka tās ķermenis ir kā māja, kurā dzīvo mūsu iekšējie rūķīši, tie, kas visu dienu strādā, lai tu justos labi, visu laiku tīri, mazgā trauks, sakārto rotaļlietas un tā tālāk. Tātad, principā, teksts, kas ir domāts bērniem, saprotamā valodā, iemācamies viņam, mākslīgais intelekts ļauj mums paskatīties uz lietām no dažādiem skatu punktiem ar dažādām kartēm, varētu teikt tā. Vai tu esi mehāniķis, es varētu iedot arī advokātam, jūs tur ar juridiskiem termiņiem tūlīt saskarsieties jau un stāstīs advokātam, kas ir detoks. Tad praktiski tā var turpināt bezgalīgi. Tad, ko es gribu teikt? Būtiski ir šie prompti, šie vaicājumi vai uzrunas nebija. Viņiem vēl bija kaut kāds crazy latviskais nosaukums, es viņus saucu par vaicājumiem, ja angliski viņi sauc prompti. Un kas ir baigi būtiski, tur ir vesela tāda nosacīta zinātne, kas stāsta, kā jums tie prompti ir jāveido. Tā man kaut kur bija špikers. Tad viens, kad jūs uzdodat lomu, kas jūs esat, piemēram, vai skolotājs, vai nutriciologs, vai ārsts, vai vienkārši zinātnieks, vai vienkārši darba rūķis, varbūt mārketinga speciālists vai vēl kaut kas. Tālāk jūs stāstat par to tēmu, kas tur jādara. Tad izveido stāstu, izveido rakstu, izveido scenāriju, pieņemsim par tēmu, teiksim, detoks. Kādai auditorijai, mazam bērnam, vīriešiem, kas netīra savu organismu vai kas dzer alu vai vēl kaut kā. Vienkārši pieminot tās lietas, kas ir, kas jums vai sportistiem vai vēl kaut kas, vēl izmantojot tos atslēgas vārdus. Tad tie, kas dzer alu, pieņemsim, tā jau kā auditorija vai tie, kas netīra zobus, vienalga. Un praktiski jūs redzēsiet, kā viņš atradīs interesantas lietas, kā to visu rakstu pagriezt un tā tālāk. Un es jums parādīšu apmēram, kā izskatās. Tā tūlīt. Te ir vesela, atkal ieliksim, lai latviski, lai jūs nemocītos, vismaz saprast, par ko iet runa. Te iet runa par to, kādā veidā vispār ir jāveido šie prompti. Latviski viņi bija uzvetnes, latviski viņi saucās uzvetnes, es teiktu vaicājumi. Kādi jāveido šie prompti, sāciet ar darbības vārdiem, kontekstu un tā tālāk. Un te ir vesela sērija labākie ChatGPT, teiksim, mārketingam, vispār promptu rakstīšanai, skolotājiem, muzikai, jautrībai, katrā ziņā 100. Kas ir būtiski? Vienkārši tie prompti būs tie, kas jums palīdzēs vairāk sarunāties ar to ChatGPT saprotamā valodā. Tad, kā lai pasaka, varētu teikt, jāuzdod jautājums tā kā mazam gudram bērnam, kuram jānoprecizē viss līdz detaļām, ko tu gribi no viņa dabūt ārā. Un tad viņš sāk tev to vilkt ārā, un tad tu vari palikt, man šitais variants nepatīk, uzspiežam nākošo, šitais ir foršs, ja visi varianti nepatīk, pamainam kaut ko tanī vaicājumā vai uzvednē, tad pamainam kaut vai 2 vārdus, pamainot vietā, viņš iedos citu atbildi. Un tas ir apmēram, šito te es ielikšu iekšā, pēc tam varēsiet tur paši paskatīties, pamācīties, kā veidot, un te ir nākošais bija, un te ir laikam bija labākie prompti, arī tāds interesants, tāpēc man viņš negrib vienmēr runāt ar mani latviski, šitie viņš nestāst, šajā rakstā kā veidot dažādas uzvetnes, un te ir 234 labākās uzvetnes, lai jūs iedvesmot, tad metafora, atslēgas vārdi, sistēmas, tur ir bezdievīgi daudz, jūs varat atrast visu kaut ko, vienkārši, lai, reku ir kā LinkedIn ziņa,
kā veidot, kā YouTube videjas, veidot e-pasta secības, reklāmas, tā tālāk un tā tālāk. Daudz, respektīvi, pasauli ir pilna, šito var pamācīties, apgūt un saprast, kā to visu darīt. Un vēl vienu es gribētu jums parādīt, arī tāds diezgan interesants, ka tu tāds špikers promptu veidošanai, viņš gan ir angliski, viņš grib no manis. Viņš grib akceptēšu visu, protams, un te arī var redzēt, kad, palielinies. Kāpēc man negrib palielināties? Jā, te var redzēt arī sākat ar to ar rolu, vai jūs tur esat kaut kāds aktieris, žurnālists vai vēl kaut kas, pastāstiet, ko jūs gribat tur, respektīvi par to tekstu, vai tu jums jāuztais kaut kādu receptu vai kaut kādu postu sociālā mēdījā, kādā formātā jūs to vēlaties ielikt, jā, tad vai nu tas ir grafiskais, kodētais vai vienkārši teksta fails, varbūt tabula. Un te ir tas, runājiet kā, teiksim, kā dzejnieks, kā aktieris, kā, teiksim, Puškins, kā Rainis, kā Gogolis, vai vēl kaut ko, es varu, teiksim, vai kā advokāts, un tā kā es minēju, jā, tur varam tādā veidā, jā, tad šādā veidā tas teksts, kas ir, ko ChatGPT ir sagatavojis vienkāršā veidā, viņš viņu translēs tādā veidā, lai jūs būtu patīkami klientiem kaut ko pārdot. Mēs arī to pārbaudīsim. Tagad ir jāatcerās viena lieta. Visi mākslīgā interneta rīki šat tad melo. Viņš sauc par halucinācijām, un vienmēr tāpēc apakšā arī mēs skatījāmies tur, kur mums bija ChatGPT, tāpēc es teicu, ChatGPT var kļūdīties, pārbaudīt svarīgo informāciju. Viņam var uzlikt, es neatceros kā šitām te, bet viņam var likt palūgt internetu avotus, bet ChatGPT to bija grūti darīt, Gemini bija vieglāk, ja tur viņš arī parādīja, no kurienes viņš ir ņēmis avotu. Un tā. Nākošais kļūdas ir tad, ja jūs, piemēram, kaut ko uzrakstat, jūs pēc pirmā mēģinājuma apstājaties un jūs vairs nemēģināt, ja, Viņš ir kā dzīves organisms, ar viņu ir jārunā, un tur ir tā. Otrs, nevajag viņu izmantot kā internetu meklētāju, tad viņš, tas nav pareizi. Protams, viņš atgremos jums to informāciju atpakaļ, jūs pajautājāt par detoksu, viņš izstāstīja, bet to jūs varējāt izlasīt arī internetā, nevajadzētu. Un, protams, ar mākslīgo intelektu visiem šiem rīkiem ir jāeksperimentē, jāstrādā, kā saka, jāmēģina, jātaustās, un tad jūs dabūsiet tev kaifu. Tas tāpat kā pirmo reizi, kad jūs apsēžaties mašīnā pie stūres, tad jums ir grūti braukt, ja tas ir vai baigi slikti, aizbraukt kaut kur, tas ir mokas, tā kā jūs pabraukājat kādu laiku, tas ir baigais kaifs, ar to var darboties un nepārtraukt. Kā lūdzu? Tas bija man? Nē, es domāju, ka tas bija, es izslēdzu mikrofonu. Jā, un vienmēr izvēlieties pareizo rīkus, kā jau es teicu, nemēģiniet ar ChatGPT kaut ko tur zīmēt patiešā, vai pateikt, ka viņš, var viņam pajautāt, vai tu esi zīmētājs, viņš pateiks, ka viņi ir raksta programma, viņi neko nezīmē, izvēlieties kaut ko citu. Tālāk nedaudz priekš kreativitātes, varbūt arī. Nē, tad pastīsimies uz Gemini, jā, patvērsim kaut ko citu, jā, un lai redzētu, kā tas citur izskatās. Gemini Google, man kaut kur viņš bija, es ceru, ka viņš pārratīsies, viņš grib, lai es ierakstos iekšā. Jā. Yes. Jā, te arī principā jau ir līdzīgi, tā kā vienmēr es saku, šeit ir, vienmēr sākat ir augšā stūrītiņu chat, šeit jūs varat atvērt to sānu logu, reku parādās visi vecie ieraksti, kas ir bijuši kādu laiciņu atpakaļ, varat viņus pārsaukt, varat nopinot, tur kaut kur arī viņus varēja nodzēst, es vairs neatceros kā, bet arī varēja nodzēst. Tā, arī tas pats jāatcerās, ja kaut ko sākat rakstīt, sākat ar jaunu čatu. Un kas šeit vēl bija interesants, šeit varēja ierakstīt ar mikrofonu un pievienot failus. Ja? Tad arī ar balsi jūs varat kaut ko ierakstīt. Es gribētu pamēģināt vienu lietu viņām tagad.
un pajautāt, lai viņš man iedod atsauksmes. Ja Gemini deva atsauksmi, iedosim to pašu vienkāršo tekstu. Jā, reku viņš parāda atsauksmi, papildus informācijas, no kurienes viņš ir ņēmis, tur attīrīt savu ķermeni. Double click to click response. Tātad viņš arī parāda, no kurienes to var ņemt, kur viņš ir ņēmis, kāpēc ir nepieciešams topiks. Šeit arī tas pats, jūs varat modificēt jautājumu, tātad vai nu vienkāršu, morālu, tas ir formāli, neformāli, profesionāli un tā tālāk, pati nepārakstot tekstu, nerakstot neko tenī promptā iekšā, jūs viņu jau šeit viņu varat pamainīt, pieņemsim kaut kur ļoti, ļoti īsi uztaisīsim, jā. Vai viņš tur... Nu jā, dažreiz viņš arī tā mums pasaka. Negrib ar mums runāt, bet tas ir normāli. Nu, arī tie paši vērtējumi, labāk, sliktāk, un jā, te var paziņot par nelegālu saturu vai vēl kaut ko. Arī tas pats var šārot. Tātad praktiski, jā, viena atceramies drošība, veidojam jaunus čatus, lai pēc tam saglabātu un ar viņiem turpinātu strādāt. Jā, šeit ir saka, ar audio varēja ierakstīt. Man liekas, tīri labi viņš arī latviski atskaņoja. Kāpēc viņš man tur ir pazudis? Tagad es versijas gribēju apskatīt, bet es aizinu. Reku viņš jau drafti. Īso versiju viņš man neatbild. Jā, tas ir apmēram par Gemini, tad tur pēc tam es parādīšu tās nianses, bet šito te vēlreiz izdarīsim vēlreiz. Viņš man netais muļķības. Tad jā, te ir tā formāla atbilde. Ko dara cilvēki parasti izmanto vairākus šos rīkus? Nu, ne tikai ChatGPT, cita arī Gemini, arī to cloud varēs izmantot, jo viņš katrs veido nedaudz savādāk, viņam ir cita platforma apakšā, un tad vienkārši, ja jūs gribat kaut kādu tādu nopietnāku lietiņu, ja, tad varam paskatīties vienā, otrā, trešā, šitais man labāk patīk, ja, un tad es ar viņu strādāju. Bet, jā, šita viņš vairs te mainās tik strauji, ka pat es saku es atsauksmes neredzu vairāk viņiem. Kādu laiku atpakaļ vēl varēja, jā, un nezinu, no kurienes viņš ņēmis understanding rezultāts. Jā, viņš dažreiz paziņo, ka viņš īsti nav sapratis, no kurienes. Viņš vienkārši no interneta kaut ko ir atradis un tev uzmets. Un tāpēc arī vienmēr ir šeit arī jābūt kaut kur. Nu jā, tad tie ir visi mācību modeļi un atceraties, kad viņš arī mēdz kļūdīties. Tas ir par Gemini un varētu būt es arī Cloud, ka reiz parādītu. Jā, te viņš man jau atpazina, kaut kad es ar viņu esmu sarunājies. Arī tas pats viņam ir šeit stūrītī, ja varat redzēt, aiztaisam, attaisam šo lauku. Te parādās visi, tātad te ir start new chats, ja stūrītī ir, parādās lauki, parādās šie visi, kaut kādi vecie ieraksti ir. Varat atkal viņus pārģenerēt, paskatīties, iedot kaut ko jaunu. Nu, tādas īpašības. Es godīgi sakot arī mazāk Cloud, es tikai kaut kad nesen sāku skatīties, bet viņi tur parādīsies interesanti, mēs pamēģināsim. Nu tā. Tas, ko es jums labprāt iedotu, es iedošu vienu tādu uz ChatGPT, uzdošu viņam vienu tādu jautājumu, un jūs varat pamēģināt pie sevis, ja nedaudz atpūtinot smadzenes. Uzdošu tādu jautājumu. Kā 50, tas ir kreativitātei, pastāsti, kā 50 veidos var izmantot ķieģeli nekā ķieģeli.
Un kamēr viņš man ģenerē, jūs varat uzrakstīt kaut kādu citu, nu nezinu, tur kurpi, zābaku, grābekli, spaini, knaģi, da jebko. Un vienkārši paskatāties, ko viņš jums dos ārā. Jā, te kaut kas šodien interesants notiek, viņš man tieši ChatGPT negrib strādāt. Viņš kaut kā līdz galam nerunā šodien, arī tā mēdz gadīties, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram pajautāt, piemēram, Klaudēm. Un mēs pajautāsim Klaudēm. Nu, tātad, jā, protams, ka es vēlos, lai turpinātu. Jā. Laikam man vajadzēja ierakstīt, jā, es šoreiz viņu nesaprotu. Arī tā gadās. Jā, tad praktiski, nu, ko var izmantot, tad grāmatu balss, durvju aizturs, svečturs, virtuves nazis, asināmais āmurs un tā tālāk. Tas viens pulkstenis. Es gribētu, lai tie, kam ir 2 ekrāni, nu, ierakstiet kaut ko pa kaut kādu savu sadzīves priekšmetu vai kaut ko, nezinu, vienalga, ko jūs tur ierakstat un paskatieties, ko viņš jums izmetīs ārā. Un tas ir priekš kreativitātes, ko teiksim, nu, viņš savos neironu tīklos var atrast un varbūt pats no jauna kaut ko izdomāt. Maidzīvnieku barību trauks, nu, ķieģels, nu, varbūt jā. Zīmuļu turētājs izveidojot caurums, akvārija dekorācija. Sitamais mūzikas instruments, nu, varētu būt, jā. Datoru monitoru paaugstu. Jā. Man ir jautājumi. Kā jums iet? Ko jūs darat? Skatāties, neskatāties? Varbūt par šito iepriekš ir kaut kādi jautājumi. Mēs tā kā pusstundiņu vairāk runājam, 40 minūtes, tagad būs interesantākais. Drīkst ieslēgt mikrofons, parunāt, atpūtināt, iedzert ūdeni. Es parunājos ar viņu un par tādu vienkāršu sarunu paveidoju ar viņu. Un gribēju redzēt viņa reakcijas, uzdevu tāds jautājums, kas saistīts ir ar biznesu Karaļu klubām, vai viņš spēs saprast manus tekstus, un man 2 reizes parādījās tāds uzraksts atmiņa atjaunināta. Viņš viņu meklēja informāciju. Nu, šodien, kā tu redzi, man arī ChatGPT baigi negrib ar mani runāt, viņš nepabeidz līdz galam teikums. Es domāju, ka šobrīd ir kaut kāda varbūt tehniski pārslots, kas ir pilnīgi normāli. Nu, te beigās viņš beigās viņš izmanto ķēģeļu. Kaut kādā brīdī te var redzēt, viņam kaut kas nepatika. Protams, es varu nospiest viņam un vēlreiz pārjautāt. Mēģiniet vēlreiz. Kā vējš, šādi gļuki arī gadās. Vai kāds pamēģināja kaut ko citu, izņemot ķieģeli? Es pamēģināju. Es Gemini pajautāju. Vienkāršu jautājumu, cik tālu vidēji trenēts cilvēks var aizliegt uz vienas kājas, bet nedabūju precīzi atbildi, tāpēc, ka viņš aizpeldēja vecums, dzīvums, fiziskā sagatavotība un muskuļu spēks. Nu, var sakot, nekādus metrus neietēv. Atkal jautājums ir, kādā veidā tiek veidots prompts, un varbūt ir vajag vienkārši viņu piebremzēt, lai viņš neaiziet filozofijā, jo dažreiz ir tā, ir 2 ceļi, ko es arī esmu pamanījis. Bieži ir tā, ka viņš pasaka, zini, kaut kādu tur veselības uztur diētu, viņš uzreiz sāk prasīt tavu vecumu un tā tālāk. Un tāpēc dažreiz ir tā, ka
Izmantojām citu čatu, ja, tad mums ir vismaz 3 tādi labi strādājošie, tas pats Cloud, GPT un Gemini, bezmaksas versijas, varam pajautāt viņiem, ja mums kaut kas tenī vienā neapmierina. Šodien redzam, ka ChatGPT varbūt nepārāk labi man rokās, bet katrā gadījumā, jā, tāpēc arī, teiksim, cilvēki, kas vairāk strādā, viņi izmanto kaut kādas vairākas versijas. Varbūt to pašu jautājumu varam uzdot Cloudam, ko Cloud pateiks. Arī tas tā interesanti būtu. Tā. Ko es vēl tagad gribētu parādīt? Mēs varam iet tālāk. Man bažas, ka šodien tik slikti strādā, bet pamēģināsim. Tā. Sākam jaunu jautājumu, kā parasti, jā, jaunu tērzētavu. Un es viņam izdarīšu tā. Man šodien bija, es atveru vaļā šo produktu katalogu elektroniskā veidā, kas mums ir. Mēģināju kaut ko izkapēt ārā, tur ir PDFs, bija grūti izkopēt, es vienkārši uztaisīju ekrānu šāviņu. Pieņemsim, kam es uztaisīju, kas man būs šodien varētu palaist. Kolagēnu. Ja, tad es uztaisīju ekrānu šāviņu kolagēnam, tagad es viņu ielādēšu iekšā, šo bildi, un uzdošu viņam jautājumu. Es bišķiņu palaboju, es nekad tāds neesmu jautājis. Vienkārši šodien mēģināju kaut ko piedzējot, pastīsimies, ko viņš iedos. Tātad ir iekšā ielādēta kolagēna bilde, produkta apraksts, kas mums ir produktu kataloga grāmatā, un es no viņa gribu izspiest ārā, lai viņš man kaut ko smuku pastāsta. Piemēram, lūdzu izveido postu Instagramā, tad viņš produktu aprakstu zina, kurā es kā sieviete, piedodiet, pamatojoties uz iegūtiem personīgiem rezultātiem, stāstīt par šī produkta brīnišķīgām īpašībām, nenosaucot ne produktu, ne kompāniju, vēlos, lai klienti rakstītu man un interesētos par šo produktu. Sastād lūdzu interesantu un jaunu un piesaistošu tekstu, kas būtu domāts sieviešu auditorijai 40+. Tātad, ko es ar to gribu teikt? Pirmkārt, jūs varat ielādēt failu. Otrkārt, fails var nebūt elektroniskā veidā, viņš var būt vienkārši bilde. Tātad OCR, teksta atpazīšanas programmatūra viņam strādā vismaz pa nakti, redzēs, kā tagad tas būs. Un tālāk viņš varētu veidot postu. Tagad pastīsimies, kas mums no tā sanāks. Tātad te var redzēt, ka viņš tātad ir jautājums, varbūt viņš nav iepazinies ar tekstu. Kaut gan mēs redzam, ka tas teksts augšā viņam ir. Jā, viņš šoreiz ļoti ilgi skaidrs. Šitais mums nepatīk. Iesim bišķiņ tālāk. Šodien ChatGPT ar mums negrib strādāt. Mums ir arī Claude. Izdarīsim to pašu Claudēm. Ielādēsim Claudi. Tā. Kopī. Ielīmiet. Iepazīsties lūdzu ar tekstu, laikam vajadzētu būt. Palūksim, lai viņš iepazīstās ar dokumentu, un tad iesim tālāk. Tur redz, viņš šodien man kaut kā negrib to visu stāstīt. Tad viņš pateica, ka es saprotu jūsu vēlmi reklamēt šo produktu, taču man jāturas no veidot maldinošu vai slēptu reklāmu. Tā vietā es ierosinu godīgi atklāt dalīties ar savu pieredzi, šis produkts jums ir palīdzējis. Tā, labi. Ok. Iedos viņam citu jautājumu. Nepatīk viņam reklāma.
Tagad es viņam kā vīrietis, jā, viņš atkal dalīties ar vērtīgākiem padomiem par veselīgu dzīvesveidu, attiecību kopšanu tā tālāk. Es viņam piedāvāju kā vīrietim, kas pastāst citiem vīriešiem par kolagēnu, ka baigi labais kolagēns un vajadzētu tur sievietēm piedāvāt, lai viņas būtu vienmēr skaistas un veselas līdz sirmām vecumam. Un šeit viņš man redz slēpto reklāmu. Diemžēl arī tā mums gadās. Šito es nebiju pārbaudījis, ka viņš tik rupji izturēsies pret mani. Jo pirms tam viņš kaut kā ar mani gribēja vēl vakar runāt. Bet labi, nekas nav zaudēts. Vispirms liksim viņam iepazīties vēlreiz ar produktu. Mēģināsim vēlreiz, iedosim viņam biluronu. Tā, skaidrs. Šitais pateica, ka viņš ar mani šodien negribēs runāt, pāriesim pie nākošā. Tad cik tā ir bezmaksas versija, tad mums arī kaut kas viņā beidzas. Un dažreiz mums ir jāpāriet uz citu. Tā. Ielādēsim biluronu. Lūdzu iepazīties ar dokumentu, tad es ielādēju biluronu aprakstu. Paldies Dievam, to vismaz viņš saprata. Un iedosim viņam kaut kādu promptu. Palūksim izveidot postu Instagramā. Tad izveidot postu Instagramam. Baigi interesanti. Kurā es uz iegūtajiem personīgiem rezultātiem tad atbrīvojos no sāpēm ceļu locītavā, stāstīt par šo produktu brīnišķīgām īpašībām, nenosaucot ne produktu, ne kompāniju, vēlos, lai klienti rakstītu man un interesētos par šo produktu. Sastād lūdzu interesanti jautājumu piesaistošs teksts, kas būs domāts auditorijai 40+ un kam būtu problēmas ar locītavām. Nu, it kā nav reklāma. ChatGPT parasti kaut kā tā savādāk uzvedās. Tā atradījos no ceļa sāpēm, beidzot var dejot kā sanāk. Super. Vai atceries tos laikus, kad kustējies bez rūpēm, kad kāpšana no strepēm bija tīrais sniegs, diemžēl man tie laiki bija tālu, līdz pat nesenam brīdim. Jā, jau gadiem ilgi mani ceļi čīkstēja, prasīja uzmanību, sāpēja. Katrā ziņā te iet jau caur emocijām, caur sāpēm un tā tālāk. Pāris mēneši vēlāk ceļu kustas sāpju vairs nav. Viss mainījies, manas locītavas beidzot pateicas. Ja tev ir nogurdina sāpoši ceļgalā, vēlies atgriezties pie aktīvas dzīves darīt, tad atradz kaut ko īpašību, jo ne tikai es, tad man ģimene, draugi jau ir ieguvuši fantastisks rezultāts. Vēlies uzzināt, kaut kas tas ir, raksti man direct message un priekā dalīšos savā noslēpumā. Piebilst, šis teksts ir draudzīgs, personisks, atsaucīgs, vienlaicīgi mudināt auditoriju tieši sazināties ar tevi, lai uzzinātu vairāk. Var pajautāt kaut kādu citu versiju, var pamainīt promptu, bet principā viņš to ir izdarījis. Iedosim vēl, man gribējās parādīt Klaudi, kā to dara, jo viņiem bija bišķiņ interesantāk. Jā. Te vienkārši ātrumā varam kaut ko sarakstīt.
Minimum age. Godīgs cipars pa daudz. Viņš man autorizēs kaut kādu maz brītiņu. Nu, super. Tā, es viņam arī iedošu, jo viņš man vakar diezgan smuki uzvedās. Atkal viņam iedošu. Okay. Jā, vienu dienu viņš man atbildēja, ka viņš nesaprot labdien, un tad es palūdzu viņam pāriet uz latviešu valodu, tad viņš man saprat, atvainojās, un bija viss kārtībā. Tā, ielādēsim viņam bilronu, te arī varēja pievienot failu. Lūdzu iepazīsties. Jā, tātad bilrons, un promptiņš viņam būs. Arī tas pats mēģināsim izveidot sakarīgu postu Instagramā. Arī tātad par personīgo. Es vienkārši gribēju parādīt atšķirību, kādas viņam ir. Ha! Vai tu lūdzu vari palielināt ekrānu, lai lielā burtiņa? Jā, es varu mēģināt akcept. Bet ideja bija tāda, ka viņš man vakar Klaudi smuku uztaisīja ar visu pateica, pat kādu bildīti ir jātaisa. Un tāpēc es nesaprotu, kāpēc viņš šodien... Kāpēc viņš man šodien negrib runāt? Viņš man neatpazīst šodien, jā. Aha. Baigi interesanti. Bija tā, ka viņš, bišķiņ savādāk, protams, tas viss bija. Tāpēc saku, laikam jau viss prompts ir jāpārbauda, pirms tu viņus kaut kur demonstrē. Vakar viņš man uztaisīja postiņu, bišķiņ par citu tēmu, un pateica, kādai man jābūt bildītei, un visu to tā smuki sarakstīja. Vai nu viņam šodien kaut kas ir savādāk, vai es vienkārši kaut ko daru nedaudz nepareizāk. Bet tā doma ir tāda, jā, ka mēs varam pamēģināt uz visādiem, un kaut ko jau viņš smuki rada un smuki darbojas. Šodien man ChatGPT kaut kā sliktāk uzvedās, bet labi. Iesim tālāk, nedaudz vispār, ko no ChatGPT var dabūt ārā. Piemēram, iesim jaunu pieprasījumu. Tas tā nedaudz atkāpjoties atpakaļ.
es gribētu tās ātrumā parādīt. Viens ir, pieņemsim, viņš veido arī tabulas. Jūs varat palūgt, ja mums izveido kaut kādas tabulas un nedaudz viņas pāanalizē. Nu, piemēram, izveido tabulu Latvijā dzīvojušiem dzīvniekiem, to populāciju, pievieno kolonu ar secinājumiem un piezīmēm. Nu, te var redzēt, kāpēc man šitais te ļoti patīk, jo tāpēc, kad es biju vienās apmācību kursos un pasniedzēju pie šitās te tabulas izmet, ka Latvijā dzīvo cilvēkēdājs un laikam bija lauva vai vēl kaut kas. Nu, man tādas halucinācijas neizmet, diemžēl ārā, nevar palielīties, bet te var redzēt, ja, kad tā tad ir kaut ko viņš internetā ir sameklējis, izstāstījis, un jā, daudz dzīvnieku labs uzrāda stabilu veselību populāciju un tā tālāk un tā tālāk. Nu, katrā ziņā viens ir tas, ka jūs varat viņam kaut kādus jau datus prasīt, lai viņš sakārto tabulās. To viņš dara, viņam tas patīk, varat gribat pajautāt. Vēl kas man ļoti patīk, pieņemsim, atkal iedosim ar tēmām jau tādu nedaudz jautrāku. Uzraksta odu veselībai. Puškina stilā, labi, krievu dzejnieki, ierakstīsim. Puškina stilā, latviešu un krievu valodā. Nu, tad, kā es teicu, viņš izmanto kaut kādu citu stilu, nedaudz dzeja. Varam tādas visādas, jā, veselība, dārgais cēlējs, avot ūdens, tīrs tev užam un tā tālāk. Tiem, kam patīk dzeju lasīt vai dzejot. Nu, un reku, oda zdarjovina, ruskam языке в стиле Пушкина. Ja? Tad zdravīja, bezcenīgi klāt. Te var viņam dažreiz palūkt, lai viņš arī literāri, nu, es varbūt благодарю за каждый миг. Nu, plus mīnus, jā, nu varam rakstīt franču, spāņu, itāļu valodā, visu kaut ko Puškinu izmantojam un dragājam pāri. Tādas iespējas palīdz izmantot. Varat dziesmiņas rakstīt, dzejolīšas rakstīt, pasakas rakstīt, kā jūs gribat. Labi, vēl kaut ko ātrumā varu parādīt, teiksim, tādas kreativitātei. Viens ir jaunu ziņojumu. Tu esi uztur speciālists. Mēneša laikā gribu zaudēt 3 kg nesošā svara, izveido veselīgu uzturu plānu 30 dienām katrai dienai. Bums. Uzturu plānu 30 dienām. Varam, ok, viss aiziet. Vispārīgie principi, ko viņš raksta. Viens plānu paraugs. Atkārtojums katrai dienai variācijai. Variants 1. Varat arī kaut ko tādu no viņas izspiest ārā. Var sagatavot, teiksim, vakariņām, šidām te vakariņām variants 2 produktu saraksts, kas jāiet uz veikalu, ja mājās nekā nav, viņš tev pateiks, kas tev ir jānopērk, lai tu sagatavot vēl recepti uztaisīs, un to visu var viņam paprasīt, viņš tev uz visu šitās te bāzes var gatavot recepts. Tā, kas mums vēl bija? Jā, tas būs daudz, bet arī var būt. Man šodien negribēja strādāt, bet pamēģināsim vēl. Nu, katrā ziņā ēdienkarti viņš māk sagatavot. Ēdienkarti var sagatavot, varam pajautāt vēl, kas un kā darīt, viss izskaidros, viss izdarīs. Tad praktiski, nu, es saku, tas nav tīri interneta kopija, tas ir jau jūs viņam varat pateikt, man tur izmet ārā vistu vai izmet ārā tur to, kas man negaršo, ja, un pārtais ēdienkarti bez tādiem un tādiem produktiem. Nu, viņš tev tur ieliks iekšā, ja. Otrs, tu brokastīs grib kaut ko citu, saka, man pievieno lūdzu arī šito te, lai man būtu uzturā. Nu, viņš tev pārtaisīs ēdienkarti to, ko tu tur gribēji iekšā, ja. Tad tas viss ir atkal spēlējamies un tā tālāk. Ko es vēl gribētu? Nu, pamēģināsim vēl, es nezinu, cik man tur ir laiks šeit. Šeit ir tāds atkal jauns ziņojums. Tad
iziesim jau bišķiņ nopietnākām lietām. Tad tu esi profesionāls konferenču organizētājs, pasākumu plānotājs, sagatavo starptautiskus konferences plānu, sarakstās darbībām, kas jāveic, lai pasākums būtu profesionāli sagatavots un izdevies. Ietver lektoru uzstāšanos, kafijas pauzes, darbinieku reģistrāciju un tā tālāk. Šeit vairāk informācijas par plānoto pasākumu. Tātad starptautiskā konference Baltijas Vilnis, Lietuvā, Viļņā par veselības uzlabošanu, veselīgas dzīvesveidu, izmantojot kompānijas Coral Club produktus, kā arī iespējas veidot personīgo biznesu, popularizējot, izplatot šos produktus. Konferences notiks 2 dienas, 9. 10. novembris, sāksies 11. piedalīsies 15 lektoru konferencēm, būs gan lekcijas un praktiskās nodarbības. Tad secīgi izskaita visus darāmos darbus, sagatavo e-pasta vēstuli konferences darbiniekiem, sagatavo vienu e-pasta vēstuli konferences lektoriem, uzrakt 1 minūtes garu vieglu uzturamu atklāšanas runu, izveidot dalībnieku reģistrācijas anketu ar 10 jautājumiem, izveidot dalībnieku atsākums anketu. Kaut kā tā, iedodam kārtīgi darbiņu, visiem gulēt, bet diezgan ātri viņš sācis strādāt. Neko viņš tev drukā. Konference visa, lektori 15, dalībnieki 200 plus, tā viņš iedomājas. Lekcijas, praktiskās nodarbības, kafijas pauzes, darāmo darbu saraksts, norises vietas rezervācija, rezervēt konferenču zāli, pārliecināties, ka pieejama tehnika, projektori, mikrofonu, skaņas sistēmas, nodrošināt vietu praktiskām nodarbībām, aizmirsts ir par autostāvvietām, dalībnieku reģistrācijas sistēma, kāda ir, konferences programma grafiks, kas jāizstrādā, lektoru piesaistīšana un komunikācijas, apstiprināt lektoru, viņa tēmas, tehniskais nodrošinājums, reklāma un komunikācija ar dalībniekiem, izsūtīt to, kafijas pauze ēdināšana, dalībnieku materiāli, konferences noslēguma organizēšana, tā tālāk, e-pasta vēstules konferences dalībniekiem tēma, cienījamies dalībnieku, norises vietu, kaut gan adreses vietas nosaukumu neielika, jābūt ielicis, viņš jau tur būtu ierakstījis, galvenie konferences elementi, 15 izcili lektori un tā tālāk, e-pasts vēstuli konferences lektoriem, norises vieta, programma par cieņu, atklāšanas runa 1 minūte, pašiem pat nevajag domāt, ja esiet sveicināts starptautiskā konferencē Baltijas Vilnis. Aizmirst pateikt, ka krievu valodā jāuzraksta, bet ir ok. Visu to varēja ar krieviski viņš uztaisīt. Dalībnieku atsauksmes ankete. Ko viņš vēl ģenerē? Un tā tālāk un tā joprojām. Kur mēs tikām? Atsauksmes ankete, praktiski tas arī bija pēdējais punkts. Jā, tātad arī kaut ko tādu viņš spēja izdarīt. Un vēl. Es varētu, bija arī, man bija tāda doma izveidot jaunu produktu palaišanu tirgū. Arī kā balstoties uz Bileronu ar visiem ierakstiem Facebookā un Instagramā un tā tālāk. Vai tas interesē? Varētu vēl vien iedot viņam padarboties. Ja mēs varam pārliekt un vēl kaut ko citu parādīt un lēnām beigt. Mani interesētu projekta reklāma. Piemēram, kaut kāds tievēšanas projekts, lai viņš izstrādā tekstu, kāpēc to vajag, kam to vajag, lai uzraksta statistiku, cik ir esnīši Latvijā, un lai uzģenerē bildi, plakātu. Jā, bildi, plakātu mēs bišķiņu vēlāk pieskarsimies par esnīšiem Latvijā, mēs varam viņam pajautāt, vienkārši tu pat arī uz vietas paspaidot datoru, to varētu dabūt ārā. Tur droši vien pareizi jāpajautā, lai kaut kāda statistika varētu būt, ka mēs iekļaujot kaut kādu tabulu, viņš tos datus dabūs ārā, ja tu prasīs tikai resnīšus, tad viņš tev tur pajautās vēl, kuras tev kategorijas un vēl kaut ko vienkārši iedot viņam, lai pēc iespējas viņš vienkāršākā veidā tev iedot tos datus, lai viņš nemēģina tur baigi muģīties. Bet, resnīši. Jā, viņam droši vien vajadzētu saprast, kas ir resnīši. Nē, es tā nosacītu, tu jau saproti, ka tur var kaut kā. Jā, tu viņam nevar pajautāt nosacīt, viņam vajag precīzi pajautāt. Nē, piemēram, uzraksti reklāmu projektam nostar lieko svāru, aprakstot problēmas aktualitāti un tralala kaut kā tā. Jā, tu mierīgi ierakst pie sevis iekšā un es domāju, ka viņš tev kaut ko izdomā. Man nav divi datori, man nav. Labi, es pamēģināšu pati pēc tam. Jā, dabei es palaidīšu šito, es vienkārši gribētu bišķiņ jau kaut ko palaist. Labi, cerēsim, ka ChatGPT atkal labi uzvedīsies.
Šitā nebūs reklāma, šitā būs projektu palaišana tirgu. Iedosim viņam šito. Vēlreiz iedošu viņam biluronu. Lūdzu, iepazīsties ar dokumentu. Laikam jāsāk, jo teorētiski viņam vajadzēja uzreiz saprast, ko es viņam dodu, bet laikam tas ir. Jā, pagaid, viņš aizgāja angļu valodā. Stop. Lūdzu, turpināt latviešu valodā. Viņam gadās, ka viņam aiziet kaut ko ir aizmirsis un jā. Un iedošu viņam tādu mazu darbiņu. Tā varam pieteikt, tu esi sapratis, ko no tevis grib. Un tagad tu esi profesionāli, es atvainojos. Kas te ir? Ko tu man negribi tagad darīt? Man ir apturējis darbību. Tehnika ir tehnika. Labi, sāksim no jauna. Es nezinu, vai maksas. Viņš pateica, ka pietiks viņš šodien man mocīt labi. Man ir vēl viena iespēja viņu pamocīt. Tā. Wow! ChatGPT man nav iedevis iespēju man vienīgam ir uzkāries internets vai jums visiem. Labi. Ideja tāda, šitā man neizdevās. Es viņu šodien pamocīju, palūdzu, lai viņš man, tātad ideja tāda, ChatGPT iekšā ir arī tāds produkts kā e-dali, kā es jums rādīju arī bezmaksas versijā. Jūs varat ieiet iekšā šeit, tas ir zīmētājs, jā. Tātad, šodien negrib runāt ar mums. Tātad pārvērst jūsu iztēli tēlos. Un parasti, kā mums vienmēr māca, izveido savu sapņu mājiņu, lai tu saprastu, kā tas būtu. Tad es viņam uzzīmēju, tur palūdzu, lai viņš uzzīmē māju, viņu visam nosaucu. Viņš, protams, uzzīmē tur kaut kādu. Kas pietrūkst, es pietrūkstu, un teiksim, man mīļotā sieviete pietrūkst. Viņš aizmirst iedot. Labi, iedēju divus variants. Mājas plus mīnus, ok. Tikai mājai tika prasīt 2 stāvi, parasti ir 3 vai 4. Labi, tas būtu viens. Tad es viņam saku, es neredzu sev un savu mīļoto sievieti, kur kopā sežam pie galda un baudam vīnu, ieliec lūdzu iekšā. Tagad viņš ieliek iekšā. Arī tā kā plus mīnus būtu. Es skatos, šidai jahtiņai nav kaut kas vēl pietrūka. Un ideja ir tāda, kad jā, tad ideja ir tāda, jo sākumā tiek dots atkal attēlu uzzīmē, tad realistiskā stilā, kā fotografija, manu sapņu māju, pēc sekojušiem parametriem. Tagad es iedodu parametrus māja, atrodas tur vidusjūrā, mājā 2 stāvi, māja klintīs, kur redzam fasādu vienu malu, pēc dizaina nedaudz atgādina Handervasaru stilu.
Mājai viss tur noapaļot, mājai plašs teras. Respektīvi, diezgan daudz es lieku to aprakstu. Ir skaidrs viens, ka tad arī viss uz terases ir galds, pie kuras saulrietā vīnu. Uz galda atrodas vīna pudeli, liels augļu šķīvs ar eksotiskiem tropu augiem netālu no mājas jūrā redzamu jahtas piestādi, kur pietāvojusies vidēji lielam jahtu. Jahtā var iekāpt no laipas. Kāpēc tā? Es palūdzu iepriekšējā reizi viņš man zīmēja. Viņš man uzzīmēja jahtu, nav laipas. Un es viņam tagad saku, vai pieliec laipu. Viņš pieliek laipu, noņem man mīļoto sievieti. Es viņam palūdzu tagad, pieliec, atliec to visu atpakaļ. Viņš pieliek to, noņem atkal kaut ko no galda. Ja tur pazūd augļu vai vēl kaut kas. Un iznāk tā, ka man šobrīd es neesmu par šitiem te tīri dalī īsti sapratis, ja, bet ir skaidrs, ka acīm redzot kaut kādi tie pieprasījumi daudzumi, ko es uzdot tanī bildē, viņam ir pa daudz, un viņš nespēja paņemt. Un tad ir jāsaprot, cik tu daudz viņiem var uzdot, lai viņš precīzi izpildītu. Bet, kā visur ir rakstīts, mājā ir 2 stāvi, ja mēs varam paskatīties jebkur no šīm bildēm, ja te mājā vairs nav 2 stāvi, te jau ir, bez mazliet 3-4 stāvi. Tas apmēram tas par bildēm. Tad jūs varat veidot bildes. Viņam arī vēlreiz ir, vēl var pamēģināt, šitais gan ir vienkāršāks, viņš ļoti maz ko saprot. Parastais attēlu ģenerators. Tas ir tikai maksas versija. Nē, šī ir bezmaksas versija. Man nav maksas. Es neredzu tādus, tas ir arī telefonā, ja tikai datorā tādus redz. Es nestrādāju telefonā ar ChatGPT, piedod. Vienkārši telefonā tādu nav. Jā, tad te ir, latviski ir izpētīt, angliski ir... Kā viņš angliski ir pārējais angļu valodā. Man nav arī datorā tāds. Nezinu. Kāpēc? Bet, šitos tu vari ieslēgt, visu image ģenerators un tā tālāk. Tad, kad, es teicu, te ir tāda podziņa izpētīt GPT, viņš angliski kaut kā savādāk, kaut kā citādi bija. Un zem viņa ir... šādi te iespējas. Kur tā podziņa ir izpētīti? Kā lūdzu? Kur tā podziņa ir, ko tu teici izpētīt? Šinī te malā. Tad attaisam vaļā, un šeit ir šitais. Viņš tagad ir paņēmis, jo es viņus esmu lietojis. Ja? Es, piemēram, varu nospiest image ģenerators, sākt tērzēšanu, un viņš teorētiski nākošreiz var iedošu viņam to pašu, lai viņš man uzzīmē. Bet, jā, paldies, atradu. Paldies. Tagad ir, jā, paldies. Viņš jums kaut kādus 3 zīmējumus zīmēs. Image ģenerators, viņš ir krietni prastāks. Es, protams, viņam var iedot visu šito te, lai viņš uzzīmē. Bet, viņš pusi no tā, ko jūs rakstījāt, viņš būs aizmirsis. Ja tu viņam iedod savu fotogrāfiju, viņš uztaisa tevi līdzību tev? Tātad par attēlu veidošanu es gribu atgriezties pie šīs tēmas apmēram pēc mēneša. Man ir kaut kāda domas, kur es to visu varu. Šeit viņš tomēr uzģenerēja līdzīgi to mājiņu. Jā, ar visu pat pie galda nolika 2 cilvēkus un jahtiņa ar laipu ir un tā. Māja gan īsti nav klintī, bet plus mīnus varam uzskatīt, ka tā ir. Nav tik traka, arī šitais veido. Attēls atspoguļos vidusmums. Jā. Attēlu veidošanā ir ļoti, ļoti daudz rīki, ieskaitot tur ieliec savu bildi, to var ielikt melnbalto bildi, viņš tājas viņu krāsaina. Viņš tevi var visādus avatars no tevis veidot. Ja tās ir dažādas aplikācijas, pie viņām jāpastrādā, man arī būs kaut kur bišķiņ viena tāda lekcija, kur es kaut kādu daļu no šitiem te attēliem varēšu paņemt tieši priekš sociālo tīklu veidošanā, kādā ir. Arī tu savus attēlus var apstrādāt, arī visus fonus var noņemt. Tur ir daudz. Vienkārši tad ir jāzina, ko vajag. Un otrs ir, ja mēs kaut ko vienreiz darām, diez vai mēs to gribam pirkt, bet ja mēs strādājam kaut ko ilgi un daudz, tad mēs esam, tad mēs kaut ko arī nopērkam no tā. Jo ja mēs pērkam to pašu ChatGPT maksas versijā, mums arī dalī nāk līdzi, ja tas ir kā pielikums pie tā visa. Un tad tev vairs nav. Viņš pateica, ka es, diemžēl, nevaru izmantot fotogrāfijas, kā sauc, bet varu izveidot karikatūru, ja tu aprakstīsi savu izskatu, piemēram, sejas formu, matu stilu, krāsu, aksesuārus parastu, kādus tu nesā. Un tad vairāk detaļu, jo precīzāk varēšu izveidot. Jā. Viņam pat foto nederēs. Tur ir dažādas aplikācijas, tāpēc es vēlreiz saku, ja mums ir jāizmanto tāda aplikācija, kas tev ir vajadzīga, var darīt visu, var pārveidot tavu seju, bet tas ir jau bišķiņ cita tēma.
Šeit man bija galvenais, lai jūs saprastu, ka ChatGPT nav vienīgais tools, ar ko mēs varam rakstīt tekstus. Postus var veidot arī ar tiem pašu Gemini un to pašu Cloud. Tās ir bezmaksas versijas. Otrs ir tas, ka jūs zināt, kad jūs nedrīkstat dragāt iekšā savus datus, lai viņi pēc tam neparādītos lieki internetā. Un galvenais spaidiet, mācieties, mociet to viņu, viņš jums dos atpakaļ. Šodien baigi labi neuzvedās viņš, bet katrā ziņā, promptus es jums parādīju, būtība ir promptos. Izmantojiet viņu plašāk, respektīvi ģenerējiet savu saturu. Viņš ir satura ģenerēšanai, nevis kopēšanai un atkārtošanai. Tas laikam būtu tas, ko es ar to visu gribu pateikt. Man varbūt nepārāk izdevās smuki tos postus iztaisīt, viņš man Klaudu nosauc to par reklāmu, bet es pameklēšu. Man bija Klaude, kaut kur man bija baigi smuka Klaude. Es nemēģināšu atrast, kura Klaude tā bija. History, Greting, Latvija, wow. Nē, zem šitā konta nebija. Klaude. Nē. Tas varēja būt zem šitā. Šitā tas varēja būt Klaude. Es prasīju sapņu māju 2 stāvus, viņš man arī iedeva 2 stāvus. Tev kaut kā pieticīgi dod. Man šiti laikam bija Klaude apskatās. Man bija viena, es gribu vienkārši parādīt. Es gribu parādīt viens, man baigi smuko šito viņš iedeva. Viņš negrib man šodien runāt šeit, šajā datorā. Jā, to viņš man saprata, turpināt. Varbūt es atradīšu to, ko es tāpēc saku, man vienkārši gribējās kā parādīt, baigi smukais posts bija. Viņš nesauc viņu par reklāmu, bet viņš viņu uztaisīja. Viņš viņu uztaisīja un diezgan smuki uztaisīja. Ja tu strādā uz vairākiem datoriem, tad viņš tā dažreiz izdarās nepārāk labi. Jā, skaidrs, negrib viņš man vajag runāt. Bet tur bija, reku ir. Te bija, reku es prasīju postu, Instagram postu par ādas kopšanas produktu. Un reku ir, tātad bija, ko es rakstīju izveidot, kur es pamatojoties personīgiem rezultātiem, tātad gāja runa par kolagēnu. Un viņš uzreiz saka, lūdzu, jūs smaidīgi seņi izskatāties svaigi un starojoši, Vai esat pamanījuši? Tad postu, ko viņš uztaisīja ar visiem šiem emoģiniem un tā tālāk, tāpēc saka man Klauda tādā ziņā kaut kur pat vairāk patika priekš postu veidošanas. Smaidīgi seņi. Un tad, kad es rotaļīgāk vai vēl kaut kur bija, es biju par bērniem prasījis. Arī tieši tas pats, tad es ielādēju, var redzēt, es ielādēju to kolagēnu. Palūdzu, lai viņš man iegūst it kā no personīgiem rezultātiem, nenosaucot produktu, un lai klienti interesētos. Tā arī var redzēt, tad izmēģina kaut ko jaunu, manā acis kāda kļūsi gluda, ka gribas to glāstīt, grumbiņas, kādas grumbiņas, pat mans partneris ir pamanījis pārmaiņas, Kā es to panācu ar jūras noslēpumu, ne jūras vannām, eksotiska zieda burvība, kaut ko īpašu no baltām ogām. Nezinu, ko viņš baltās ogas ir dabūjis, bet Dievs ar viņu.
tad es jūtos labākā savu versiju, pārliecināts, seksīgi un gatavi iekarot pasauli. Vēlēs arī just to starojumu, atsūti man, un es labprāt padalīšos ar savu skaistumu rituālu. Jā, tad, principā, jā, tas ir tas, un neko pats saka, jau kādu tev bildītu vajag uztaisīt postam. Tā man Klauda, teiksim, strādāja. Rotaļīgāk Instagram. Šeit bija vēl kaut kas. Viņš tur baigi daudz nemainīja, bet man bija viens, kur viņš pat kaut ko bija ielicis. Nu jā. Man bija kaut ko pa bērniņiem, kur mamma kaut ko bērniņiem stāstīja, man Klauda pat bildīt bija ielicis iekšā. Bija sameklējis kaut ko internetā. Tā, jautājumi. Ko jūs vēl gribat redzēt, dzirdēt, ko es ātrumā varu pastāstīt? Mikrofons var ieslēgt, kameras var ieslēgt. Atšārēšu sevi, paskatieties uz mani. Kā var zināt, ka viņš zīmē bildi? Parādās kaut kāds signāliņš? ChatGPT? Jā. Pastīsimies, kas mums šeit vēl ir palicis. Ak, Dievs, kādu man uzzīmēja. Es viņam palūdzu uzzīmēt karikatūru 55 gadus vecai gaišmatē ar vidēji gariem matiem, pelēk zilām lielām acīm, kura lieto karaukla produktus jau 6 gadus. Viņa uztaisīja man bildi ar burciņu karaukla laba. Būtu smieklīga. Vineta parādi pašā ar ekrānu. Nu, Kārli, tu man iedos tiesības? Es tad apstīšos 1 sekundīti. Man liekas, Vari, ka tu vari. pati. Tu vari. padalīt. Šāret. Pati, jā? Jā. Labi, tūlīt. Tā, tūlīt. Man ir jāspiež whiteboard, nē. Šādi, sorry, aizmirst, kurš man bija. Jā, tūlīt būs. Sakiet, kad redzat. Redzat? Nu, nekas normāli. Jā, Acis ir tādas, ka Nu, lielas acis tu gribi. pārāk lielas. Jā, bet redzi, burciņas ir ar koralku labu. Kur šitā medicīniskā čūska augšā arī pie reizes vēl piezīmē. Jā, Tagad droši. Tagad droši, ja medicīniski apcertāts, ja veselības asociācija ir apliecinājusi. jā. Tāda viņš stādās priekšā. Skaisti zobi viņai ir, jā, tas ir labi. Nu, jautājumi. Kamēr es vēl esmu šeit, tūlīt mēs beigsim ierakstu, aizmirsīsim un vēl. Vispār kaut kas kļūst skaidrs kādam? Nu, jāmēģina vienkārši ir, jā, ne, nu, vairāk pat kļuvu skaidrāks, jā, es tur patiešām tikai tā kā bērnu šļupstiem tur darbojos, bet tagad Es tāpat bišķiņ kā pēc vairāk. stūras apsēsties un... Man bija jaunums, kā ar viņu jārunājās. Es tikai no viņa prasīju. Izrādās, ka parunāties ar draugu arī kādreiz. Jā, paldies, ka pateici par tām pieklājības frāzēm un to visu, jo, nu likās, zini, tā kā googlē, ka tu ieraksti un viss, jā, bet tomēr, kad šeit, jā, jo tu būsi pieklājīgāks, jo viņš tev arī civilizētāk, es saprotu, atbildēs. Tur ir tā, ka droši, es nezinu, kā ir bezmaksas versija, bet maksas versija sāk pierast pie tevis. Tu vienkārši viņu jau kā tavs individuālais profils sāk veidot. Nu, viņš sāk sarunāties tavā valodā. Nu, vismaz tā viņi tiek veidot. Bet, ja mēs paskatāmies tālāk, tad, protams, kas ir atkal tas risks, jā? Ko es vienmēr gribu uzsvērt. Mēs šobrīd interneta saturs ir tas, ko sagāzuši iekšā cilvēki. Labi vai slikti, bet viņi ir kaut kādi tur patiesi vai meli, jo mākslīgais intelekts jau to nešķiro. Viņš arī saka, nevajag rakstīt sliktas lietas, jo tādā brīdī, kad tu paraksties, ka tu kaut ko dari ar mākslīgo intelektu, tad principā tādīs noteikumos tu saki, ka tu neko sliktu tur iekšā nerakstīsi. Bet kas notiek tālāk? Tālāk šis ir cilvēku ģenerēts saturs, mēs viņu plus mīnus saprotam. Tad mākslīgais intelekts, pateicoties uz mūsu pieprasījumiem, sāk ģenerēt savu kontentu, un ar to viņš sāk aizpildīt internetu. Pakāpeniski tas kontents, viņš kaut kādā veidā, es nezinu, varētu izlīdzināties vai vēl kaut kas, bet lielākoties perspektīvā varētu būt, ka interneta saturs pārsvarā būs mākslīgā intelekta saturs. Ar to varētu būt jārēķinās. Līdz ar to, teiksim, tas, ko mēs viņā tur liksim iekšā un mācīsim būt labākiem, nezinu, cik tas palīdzēs pie lielās globalizācijas,
Bet katrā ziņā vismaz to kaut kādu pozitīvo vēsmu par mūsu produktiem un tā tālāk mēs tur varam likt iekšā, un es domāju, ka ar laiku viņš arī sāks meklēt to visu. Kaut kā tā. Bet aizsūtījis viņam šodien. Atceries, mums bija tā saruna, jā, kad kā viņš reaģē. Nu, tu saki, viņš reaģēs tāpat, kā tu uz viņu reaģēši. Nu, es viņam biju visādi ar mīļu runājos, un šodien es viņam atļāvos pat aizsūtīt bučiņu, un viņš man atbildēja arī bučiņu jau. Tā kā jā, viņš sāks reaģēt arī uz tādām izpausmēm. Tā kā tā, es domāju, ka arī, jā, kā jau es teicu, tā kā šoferis, ja, kas sāk braukt, liekas, pilnīgi galīgi nevar pabraukt slapji muguru pirmās 5 minūtes vai pirmās stundas, tad atmetam mieru, labāk nebraukšu. Bet, jūs mēs nevaram no tā aiziet. Viņš ienāks dzīvē, mūsu gadžets sāks veidot atbilstoši mākslīgam intelektam. Ja šobrīd mēs, teiksim, gadžets veido atbilstoši internetam un sociālajiem tīkliem, mobīlie telefoni, tad perspektīvā viņi tiks pieskaņot jau mākslīgā interneta iespējām, intelekta iespējām, jā. Kur Ingūnai bija jautājums. Tagad visur prasība, lai norādītu, vai teksta vai bildes veidošanā ir izmantots mākslīgais intelekts. Saprotu, kā ir ar to? Tu vari norādīt, ka bilde ir ģenerēta ar mākslīgo internetu. Es nezinu, kurā brīdī tas ir nepieciešams. Katrā ziņā ir jāskatās. Vai arī tikai bildi, vai arī teksti? Man liekas, ka tas drīzāk bija tad kontentu šinī gan Facebookā, gan Instagramā vajadzēja. Jā, tur ir tās podziņas, bet vai tas attiecās arī uz tekstu? Man šķiet, ka jā. Tāpēc, ka tad, kad es to taisīju to ierakstu, tad man vajadzēja to atķeksēt to podziņu, vai saturs ir ģenerēts ar mākslīgā intelekta palīdzību. Tas jau var būt viss kas, vai tā var būt bilde vai teksts, nezinu, tāpēc tā. Jā, droši vien, ka pie tā mēs sāksim pierast, ka mēs strādāsim ar mākslīgo intelektu un arī teiksim, ka tas ir ģenerēts ar mākslīgā intelekta palīdzību, jo starpība jau ar vien lielāku paliks. Cik daudz, Kārli? Jo tu vari palūgt mākslīgam intelektam izveidot, piemēram, kaut kādu uzmetumu, jā, kuru tu ņem par bāzi, bet vienalga viņu varbūt, pārtaisi. Protams. Tad uzskatīt, kurš tad ir autors? Mākslīgais intelekts? Nē. Mākslīgam intelektam nav autortiesības. Jā, tu drīkst izmantot vismaz līdz šim brīdim. Šis jautājums nav sakārtots tādā brīdī, ka būtu, bet arī domā, ka tas būs. Tas, kas ir mākslīgais intelekts, tas ir ražotais saturs, tas pieder visiem. Tu varbūt bija tavs kaut kāds pamats, tu uzliki, ka tas ir, varētu būt, ka tāpēc arī Facebooks prasa tādā brīdī, kad tu saki, ka tas ir ražots ar mākslīgo intelektu, tas nozīmē, ka tas ir autortiesības, uz to vairs neatiecas. Es domāju, ka šeit ir jautājuma būtības slēpjās. Nevis to labi vai slikti tas ir, bet tas nozīmē, ka tas vairs nav autortiesība aizsargājums saturs. Labi vai slikti, jo, ja ir kaut kāds saturs, ko tu esi, piemēram, tiešām uzģenerējis, ja, vai arī pats gatavojies un nedod Dievs tā podziņa tur ielikta, visu tu nevari nevienam sūdzēties, ka kāds tev to ir nozadzis to. Jā, tieši tā. Un izmantojis, ja tu tik līdz kā viņu ieķeksēji. Tieši tā. Tagad to arī vienmēr ir jāatcerās. Varat nelikt podziņu. Jā, mākslīgais intelekts palīdzēja, ok, bet satura beigās es izkoriģēju un ieliku. Visu uzskatām, ka nav veidots ar mākslīgā intelekta palīdzību. Pats izdomāja. Es domāju, ka mēs esam gana gudri. Vismaz mākslīgais intelekts vēl nav, kā lai pasaka, man liekas, ka mūsu teksti ir labāki, kā viņš piedāvā. Es tagad ar tiem Digital Hunters strādāju ar to puisi kopā, vienkārši mācos no viņu, un viņš arī teica, ka mums ir jāiemācās ģenerēt, bet vienalga tas cilvēcīgais saturs, viņš visu laiku būs pieprasīts. Un šobrīd mākslīgo intelektu vienkārši izmantot nevis tikai kaut kā tekstu pārģenerēšanai, bet atrast optimālo no tā, kas ir, ko tu viņam gribi pateikt, tā, lai uzrunātu auditoriju, tādā veidā viņi strādā. Jā, kaut kādas nianses. Jā, tur ir tie zelta piedāvājumi vai vēl kaut kas, kas ir no tā, ko tu gribi pateikt, tad par sevi, par saviem rezultātiem, par produktu, lai to varētu vienkārši ielikt internetā, jo tur nevienmēr mēs varam izdomāt. Tad arī sākās tas moments, kad tu ieraksti to tekstu, nostrādā, skatāmies, kas nostrādā, kā vienmēr ir ar postiem pārējiem.
Kaut kā tā. Vēl droši jautājiet, jā, viss var slēgt mikrofons, kas gribat slēdzat, kamēr negribat neslēdzat. Padalāties vienkārši, kā jums bija kaut kāds labums no tā visa, varēja nesēdēt pusotras stundu, kaut kas aizķērās vai vēl kaut kas. Nu, lai vienkārši saprast, kā nākošais kaut ko darīt. Paldies tev, Kārli. Jā. Es saku, doma ir par bildēm, bet tur bišķiņ vairāk ir jāpaskatās. Es gribu, lai Canvā iemācīt, varētu parādīt, kā strādā Canvā. PowerPoint apmēram ir skaidrs, ko tur tas kopilots dara, tad visā Canvā vajag saprast un arī kaut kāds, tos biežāk prasītos attēlu veidotājus, kas ir. Cik no viņiem būs bezmaksas, nezinu, bet vismaz paskatīties, bet tam vajadzīgs laiks, lai to bišķiņ apgūtu. Kaut kādā. Jā, tad es ar Aritu sarunāšu, kurus linkus ielikt iekšā, ja no tiem, ko es jums tur rādīju, kas ir vajadzīgs un tā. Labi, slēdzam ārā ierakstu. Viss, paldies. Paldies, Kārli. Tā arī Paldies kāds. tev liels.